Naftas plankumu jūrā viegli var pamanīt no satelīta, taču gadās, ka plankumu veido nevis nafta, bet gan aļģis. Tāpēc tad, kad krasta apsardzes saņem satelīta uzņēmumu ar aizdomīgu plankumu, uz šo vietu tiek nosūtīts kuģis vai lidaparāts. Tiklīdz tiek apstiprināts, ka tā patiešām ir nafta, no ūdens virsmas tiek noņemti paraugi un nogādāti laboratorijā. Ja naftas plankums ir mehāniski savācams, krasta apsardze nekavējoties mobilizē savus naftas savākšanas kuģus un likvidē piesārņojumu. Ja noplūdušās naftas apjoms ir lielāks par 10 tonām, tad piesārņojuma likvidācijai krasta apsardzes dienests mobilizē visus Latvijas naftas savākšanas resursus un dienestus un pieaicina starptautisko palīdzību. Gadījumos, kad nafta tiek izskalota krastā, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pārņem no krasta apsardzes piesārņojuma likvidācijas darbu. Pašvaldības iesaista šajā darbā vietējos iedzīvotājus un brīvprātīgos. Konstatējot naftas plankumu jūrā, krasta apsardzes dienests nekavējoties veic naftas plankuma pārvietošanās jeb dreifa modeli. Tādējādi var noteikt, kuras piekrastes zonas ir apdraudētas un kādu taktiku izmantot naftas savākšanai. Viens naftas savacējs Flora 1 tagad darbojas Ogļu terminālā. Paldies, līdzsakram. Tas ir īpaši svarīgi, lai saulaicīgi novērstu aizsargājamo jūras dabas teritoriju piesārņošanu, kurās līgsdovai barojas putni un nārsto zivis. Savukārt, modelējot naftas pārvietošanos atpakaļ laikā un ievedot modelī garām gājušo kuģu trajektorijas, tiek meklēts noplūdes vaininieks. Parasti, ja vaininieks netiek pieķerts uz karstām pēdām, pierādīt viņa vainu ir grūti, un viņi, protams, cenšas izvairīties no atbildības, jo sodi par jūras piesārņošanu ir bargi. Ja naftas noplūde notikusi uz sauszemes vai iekšējos ūdeņos, tās likvidāciju veic valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, piesaistot pašvaldības un brīvprātīgos. Pagaidām Latvijas Republikā brīvprātīgos organizē katra pašvaldība un nav vienota saraksta ar cilvēkiem, kas ir gatavi piedalīties seku likvidācijas pasākumos. Būtu liederīgi ņemt piemēru no Somijas risinājuma, kurā glābšanas dienests izveido īpašu sarakstu, kurā brīvprātīgie reģistrē savus telefonu numurus un e-pasta adreses. Nepieciešamības gadījumā viņi saņem uzaicinājumu un var atbildēt ar apstiprinājumu vai noliegumu. Brīvprātīgie Somijā piedalās mācības semināros un īstajā brīdī spēj kvalitatīvi reaģēt. Ik viens, kas kaut reizi sasmērējies ar eļļu, sapratīs, cik grūti ir savākt un nomazgāt naftas produktus. Okeānā avārijas gadījumos mēdz izmantot dažādu veidu dispersantus, tajā skaitā arī ķīmiskas vielas, kas liek naftai nogrimt. Taču Baltijas jūrā, kas ir vidēji sāļa un kurā ūdens apmaiņa notiek ļoti lēni, ķīmiskās vielas praktiski neizmanto. Par piemērotākiem tika uzskatīti mehāniskie naftas savākšanas līdzekļi. Bonas tiek izmantots, lai ierobežotu naftas tālāku izplatību uz ūdens, kā arī koncentrētu to vienā vietā. Būtībā tā ir peldoša barjera, kas aiztur ūdens virspusē peldošas naftas produktus. Šāda barjera ir obligāts nosacījums kuģiem Latvijas ostās, kas veic naftas pārsūknēšanu. Skimmeri ir speciāls iekārts, ar kurām no ūdens virsmas mehāniski savāc naftu. Ir dažāda veida skimmeri ar peldošiem sūkņiem, ar rotējošām birstēm, diskiem un lentēm. Ar līdzīgu ierīču palīdzību naftu var tīrīt pat no ledus, akmeņiem un sauszemes. Šo ierīču darbības principu pamatā ir naftas fizikālās īpašības – pielipšana pie birstēm un peldēšana pa ūdens virspusi, kur to sūknē peldošais sūknis. Kas par to visu maksā? Atkarībā no vietas un situācijas, naftas savākšanas process var izmaksāt ļoti dārgi. Piemēram, lai savāktu dīzeļdegvielu, nepieciešami 200 000 līdz pat $2 miljoniem pa 1 kilogramu. Lai sektu šos izdevumus, eksistē divi mehānismi. Viens ir naftas piesārņojuma fonds, kurā kuģi īpašnieki iemaksā daļu no savas peļņas, otrs – kuģu apdrošināšanas sistēma. Katra valsts, kas piedalījusies avārijas seku likvidācijā, vēlāk piestāda rēķinus apdrošinātājiem vai minētajam piesārņojuma fondam.